Eiropas galvenais resurss ir cilvēki, un cilvēkiem, atšķirībā no datoriem un robotiem, pieder zināšanas un radošums. Arī Liepājā radošums ir atzīts par resursu, kuru prasmīgi izmantojot var veicināt pilsētas izaugsmi, attīstot jaunu un mūsdienīgu ekonomiku, kas ir balstīta cilvēku spējās, zināšanās un radošumā. Radošās industrijas ir vienas no visstraujāk augošajām nozarēm Eiropā. Savukārt Liepājas ekonomikas izaugsmi var nodrošināt tādas radošās industrijas nozares kā reklāma, arhitektūra, mode, mākslas veikali un tirgi, amatniecība, dizains, filmu, foto un video nozare, programmēšana, datorspēles, mūzika, vizuālā un teātra māksla, izdevēja darbība, televīzija un radio. Ja pašlaik Liepājas radošajās industrijās strādā vairāk nekā 400 uzņēmumu un 4000 cilvēku. Lai veicinātu radošo uzņēmumu attīstību, Liepājas pilsētas pašvaldība ir izveidojusi Liepājas radošo industriju klāsteri. Tas ir sadarbības tīkls, kurā apvienojušies radošie uzņēmēji, izglītības un pētniecības iestādes, nevalstiskās organizācijas un individuāli nodarbinātie. Klāsteris organizē virkni pasākumu, lai popularizētu radošās industrijas. Ir izdevusi radošo industriju žurnālu un organizējis pirmo kopā strādāšanas vietu D10 pop-up. Radošajās industrijās var eksperimentēt, un Liepājas pilsēta piesaka Latvijā eksperimentu, kas saka, ir pienācis jauns strādāšanas laikmets, un nav svarīgi, kur tu strādā, bet ko tu strādā. Turklāt radošajām industrijām ir vairāki blakus efekti, kas veicina turistu piesaisti, paaugstina izglītības kvalitāti un palīdz vides attīstībā. Lai piesaistītu pilsētā jaunus cilvēkus, nodrošinātu nodarbinātības iespēju jaunām ģimenēm, Liepājas pašvaldība veido Latvijas pirmo radošo industriju centru D10. Tā būs satikšanās vieta jaunām biznesa idejām un jaunām pilsētnieku iniciatīvām. Ķīmijas, dizaina, tekstila, augsto tehnoloģiju un citās laboratorijās jaunie uzņēmumi varēs attīstīt savas biznesa idejas. Kopredzes vietā varēs strādāt, uzņemt savus klientus, atrast sadarbības partnerus un veidot biznesu. Bet zinātnes atrakciju parkā jaunākā paudze varēs interaktīvā veidā mācīties par gaismu, skaņu, video, audio un daudzām citām radošām tēmām. Liepāja ir radoša pilsēta, jo tādi ir tās cilvēki.